Mūzika sākot no popa, džēzā, mūsdienu mūzikas līdz klasiskajam mūzikam, Beethovenam, Baham un pat latviešu kūra mūzikai. Latviešu kūra mūzikai pa vidu nedaudz repu ieliekot, tā ka mēs esam ļoti vispusēji. Mēs esam jauni. Mums pieder viss. Pat putnu dziesmas, saule, debesīs. Tad tāds jautājums, kā jūs vērtējat šodienas sniegumu? Kā? Smulsēju? Man šķiet, ka bija kolosāli. Mums bija... Mēs jutāmies ļoti labus skatus, publika bija atsaucīgi. Mēs bijām katrā ziņā savādāk, kas vienmēr ir vajadzīgs, Jā, man liekas, ka mums bija tā, ka mēs visi šodien, tas nav vienmēr, bet mēs šodien jutāmies īpaši labi, jo tas savstarpējās sajūtas, man liekas, bija tas, kas ņēma virsroku. Un mums pašiem bija labi, līdz ar to es ceru, ka arī publikai patīk. Tad tāds jautājums, kā jūs vērtējat konkurentus? Mēs nevaram viņus vērtēt. Nē, es dzirdēju tikai vienu dziesmu, Painting Dreams, un man ļoti patīk. Jautājums, kā jūs redzat savu grupas nākotni pēc 10 gadiem? Ķīna. Ķīna? Noteikti gribam aizbraukt uz Ķīnu, tas ir fakts. Un ne tikai. Un ne tikai. Varbūt ne tu pēc 10 gadiem, bet teiksim, mēs varētu aptuveni nojaust, kas notiks nākšajā gadā. Mums noteikti iznāks pirmais albums. Jā, tas ir mūsu tuvākais mērķis. Kas būs pēc 10 gadiem, to mēs varam tikai iedomāties, bet es tiešām nemāku spriest, vai tas, ko mēs tagad pateiksim, tā arī būs pēc 10 gadiem. Tāpēc mēs uzstādām sev tuvākus mērķus, un pirmais, kā jau Anī minēja, ir mūsu pirmais solo albums. Ideju daudz, vajag tikai realizācija. Un mēs ceram, ka mēs būsim viena no labākajām akapelu grupām Latvijā, jo ilgāk šīs grupas pastāv, jo labāks mums kļūst. Tad tāds jautājums, uz kādām skatuvēm jūs gribētu uzstāties? Uz lielām. Uz milzīgām tādu, kāda Latvijā nav. Jā, es pilnīgi piekrītu Elīnai, jo faktiski uz lielām skatuvēm Latvijā mēs esam jau uzstājušies. Protams, ka gribētu to vairāk. Ir vēl kur augt. Ir vēl kur augt noteikti, bet gribētos sasniegt to publikas apjomu, kā 50,000. Ķīnā, jā, pēc 10 gadiem. Jo otrā vieta ir tāda vieta, ka ir vēl vēlme cīnīties. Ja būs pirmā, tad varbūt tā, bet otrā tad jau ir uz ko tiekties. Ko mēs no jums tiešām tagad sagaidīsim finālā? Mēs vēl domāsim par dziesmas izvēlu. Varbūt, ka izpildīsim, varbūt ne savu dziesmu, bet varbūt kādu populārāku melodiju, vai arī līdz augustam kādu mūsu dziesmu jau būs palikusi par hītu, pie tā ļoti jāstrādā. Ko mēs vēl sagaidām? Katrā gadījumā būs pārsteigumi, būs interesanti gan jums, gan mums pašiem. Ko jūs domājat par konkurences finālā? Jūs bijāt super. Paldies! Vienmēr ir, mums ir prieks, ka Latvijā ir tādi mūziķi, tādi solisti un grupas, kur tiešām, kā saka, ir profesionāļi un sevi ir pierādījuši un gan jau vēl pierādījuši, un mums prieks ar tādiem kopā būt, un konkurences vienmēr vajag, jo savādāk jau nav vēlme cīnīties. Varbūt jūs vēlaties kaut ko pateikt fināla dalībniekiem, skatītājiem? Mēs vēlamies varbūt, lai viņi mūs saprot. Tas arī viss, jo, Es domāju, ka galvenais ir veiksme un Nē, galvenais ir produkts. Mēs esam labs produkts. Galvenais, lai mēs patīkam un lai sadzird to message, ko mēs gribam vispār sūtīt, kā saka, kaut kādu to ziņu, lai nonāk līdz klausītāju sirsniņā. Varbūt dziesma būs arī tāda, nezinu, kas aizķersies. Kas to lai zina? Kas to lai zina? Ja līdz tam vēl ilgs laiks ir, mums varam gatavoties, vai ne? Ir ko domāt, ir ko idejas ģenerēt. Jā. Labi, paldies jums! Paldies! Nav par ko.